Lietusūdeņi, avotūdeņi un gruntsūdeņi, kas ieplūst no apkārtējās grunts, izsūcas cauri atkritumiem izgāstuvē un kļūst piesārņoti. Infiltrāts, kas veidojas šādā veidā, parasti ir piesārņots ar neitrāliem sāļiem, amoniju un absorbējumiem organiski saistītiem halogēniem, skābekli patērējošām vielām un citām kaitīgām vielām, tādām kā smagie metāli, svins, dzīvsudrabs un līdzīgas vielas. Izmantojot reversās osmozes tehnoloģiju, mēs varam attīrīt pat šāda veida stipri piesārņotus notekūdeņus un atgriezt tos ūdens ciklā bez piesārņojošajām vielām. Tā vēsta mācību filma par reversās jeb apgrieztās osmozes tehnoloģiju, kas tiek izmantot, lai attīrītu ūdens daudzumu, kas izsūcas cauri atkritumu kalnam. Šāda tehnoloģija tiek izmantot arī Liepājas RAS atkritumu poligonā Ķīvītis. Arī zem šī lielā atkrituma kalna atrodas cauruļvadu sistēma, kas savāc piesārņoto ūdeni jeb infiltrātu un tālāk novada uz staciju, kur to attīra. Tas ir ienākošais infiltrāts, šitās mums no Bružiem viņš atnāk, un šitais jau arī ir attīrītājs ūdens, kas jau iznāk tīrais. Iznāk viņš tālāk uz veco staciju, kur vēl attīrās no atgāzēm no visām, un iziet dabā jau normāls tīrs ūdens. Liepājas RAS īstenoja Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību Liepājas reģionā poligonā Ķīvītis infrastruktūras pilnveidošanu, kura ietvaros uzstādīja vēl vienu netīro notekūdeņu jeb infiltrātu attīrīšanas iekārtu. Mēs infiltrātu savācam. Infiltrāts, tātad tas ir viss ūdens, kas izsūcies cauri atkritumiem, tātad tas šķidrums. Mēs viņu savācam, uzskaitam, attīram, novadam tālāk vidē. Attīram mēs reversās osmozes iekārtā. Šī iekārta ir plaši pazīstama pasaulē, ieteikta kā ļoti efektīva, jo attīrot nodara vismazāko kaitējumu apkārtējai videi. Un, kā zināms, infiltrāts ir tāds šķidrums, kas satur visu ķīmisko vielu buķeti. No atkrituma kalna savāktais netīrais ūdens ir tumši brūnā krāsā un savu izskatu pēc bieži vien tiek salīdzināts ar Coca-Colu, bet tāds lūk izskatās jau attīrītais ūdens, kas tiek atgriezts atpakaļ dabā. No attīrīšanas procesā ir pielietojama sēras skābe, sajaucās ar infiltrātu, lai vieglāk attīrās, iziet caur filtriem, caur moduļiem, attīrās, un pēc tam uz beigām jau ūdenim vēl ir pielietojama kausiskā soda, lai būtu pH līmenis tā, kā vajag izlaist dabā. Atdalītais piesārņojums tiek atgriezts atpakaļ atkrituma kalnā, kur tas mitrina kalnu un veicina biogāzes veidošanos. Ūdens pēc attīrīšanas ir tīrs. To mēs ļoti labi varam redzēt, pat pēc maziem rotometriem viņš ir gandrīz tā kā distilētais ūdens. Vienkārši viņš ir tehniskais, dzert nebūtu vēlams. Liepājas RAS ir jāsako līdzi kvalitātes rādītājiem un jāuzrauga attīrīšanas process, kā to prasa likumdošana. 4 reizes gadā ir jāveic infiltrāta sastāva mērījumi, gan savāktā infiltrāta, gan attīrītā. Tas ir vajadzīgs tādēļ, lai kontrolētu šo vides kvalitāti poligona apkārtnē. Tas ir rādītājs, ka mēs nenovadam tālāk piesārņot ūdeni, bet attīrīt un atbilstoši šīm likumdošanas normām. Un šie mērījumi tos veic akreditēta laboratorija, certificēts uzņēmums, kuram ir atļauj darboties šajā jomā. Mums ir noslēgts ar viņu līgums. Viņi atbrauc uz šejieni un paņem infiltrāta paraudziņus. Lai arī atdalītās videi kaitīgās vielas nonāk atpakaļ atkrituma kalnā, tās tomēr nenonāk vidē. Līdz šim visi rādītāji ir pozitīvi. Poligona apkārtne ir vērtējama kā laba. Par to mums ir prieks. Poligona dīķos dzīvo ne tikai zivis, bet arī vardes, arī kokvardes, kas tiešām mīl dzīvot tikai tīrā vidē.